Meža nozare ir viens no Latvijas ekonomikas stūrakmeņiem. Mežs ir arī mūsu Latvijas zaļais zelts, kur nozares izaugsmes pamatā ir gadiem izkoptas un no paaudzes paaudzē nodotas zināšanas, kas atspoguļojas arī zinātniskajā darbā. Mēs ļoti labi zinām, mēs ļoti labi vēlamies mežu saglabāt, attīstīt. Un šai ziņā es gribu teikt, ka liela nozīme ir arī zinātniekiem jums, kas stāv šeit. Jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs katru dienu meklējat maksimālu veidu, kā saglabāt mežu, attīstīt mežu, kā mežrūpniecību un kokapstrādi padarīt efektīvāk, kā maksimāli izmantot visas tās tehnoloģijas, visas tās iespējas, gan mežu saglabāt, gan meža izstrādi attīstīt, gan arī attīstīt kokapstrādi. Gada balva Zelta čiekurs ir prestižākais apbalvojums nozarē, ko ik gadu piešķir par īpašiem sasniegumiem un ilgtspēju ieguldījumu. Un šogad Meža dienu komiteja izvirzīja laureātus apbalvošanai 5 nominācijās. Galveno balvu Zelta čiekurs 2024 saņem Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks, mežzinājuma doktors Kaspars Liepiņš. Sajūtas tiešām ir ļoti labas. Es to uztveru kā tiešām novērtējumu savam darbam, un es novērtēju to, ka tiešām nozare redz, kas ir izdarīts. Bet no otras puses es joprojām, man nav tādas sajūtas, ka darbs būtu paveikts. Es joprojām redzu, ka ir pietiekoši daudz ko darīt. Līdz ar to tas ir tāds, varētu teikt, kaut kāds starposms. Kaspara Liepiņa vadībā 2023. gadā sekmīgi noslēdzās trīspusēja bērzu audzēšanas aspektu izpētes programma, kuras mērķis bija optimizēt bērzu kokauģu apsaimniekošanas metodes un veicināt ģenētiski uzlabota reproduktīvā materiāla pielietošanu bērzu stādījumu ierīkošanā. Kas attiecās par meža nozari, jā, tā bija tiešām man apzināta izvēle jau no vidusskolas pēdējām klasēm, kas attiec uz zinātni, tā ir pilnīgi sagadīšanās. Tas ir kā tā dzīve iegrozījusies, bet nevienu mirkli man nav nācies nožēlot, īpaši tagad, kad es redzu šo novērtējumu. Kaspars Liepiņš atzīst, ka ikdienas darbs sniedz gandarījumu. Institūta ietveros galvenais pētījuma virziens ir meža atjaunošanas, kā arī nemeža zemju apsaimniekošanas problēmu un paņēmienu zinātniskā izpēte un aprobācija ražošanā, notekūdeņu dūņu un koksnes pelnu izmantošana apmežošanā, kā arī izcirtmeta, enerģētiskās koksnes, kārklu plantāciju ierīkošana un apsaimniekošana. Es lepojos ar to, ka man nācies strādāt ar lieliskiem cilvēkiem, lieliskā komandā un redzēt savu darba rezultātus. Tas ir galvenais gandarījums. Latvijas meži ir nenovērtējama mūsu valsts bagātība. Atskatoties vēsturē, jāatzīmē fakts, ka Latvijā meža koku selekcija tika aizsākta jau pagājušā gadsimta 50. gadu otrajā pusē, kad meža zinātnieki sāka meklēt un apzināt labākās mežaudzes. Šodien pēcnācēju pārbaužu stādījumi ierīkoti jau vairāk nekā 800 hektāru platībā. Turklāt lielākā daļa Latvijas mežaudžu tiek atjaunotas ar selekcionētu materiālu. Kolēģiem es ieteiktu, īpaši runājot par maniem jaunajiem kolēģiem, kas ir uzsākuši darbu, es ieteiktu nebaidīties, iet uz priekšu un, protams, pārspēt mani.